Čau, mani foršie sekotāji. Šodien padarbojos pa dārzu. Izdarīju ļoti daudz lietas, ko bija jau sen jāizdara. Nofilmēju, novācu atlikušos sīpolus. Šo to pa siltumnīcu padarīju. Atsēju beidzot zirņus. Starp citu būs otrā sezonas zirņi. Otrā sezona. Tas sanāks otrā raža sezonā, pareizāk sakot. Un tas video sanās diezgan pagaršs, tāpēc es viņu saskaldīšu kaut kādās 3, varbūt pat 4 daļās. Lai nav jāsēž stundu un jāskatās pusotra to garo video. Lai jums interesanti skatīšanās! Dzērus. Jānovāc vēl pēdējie sīpoli. Šo palikušies, jo viņiem jau laksti izskatās diezgan gatavi. Dils gan būs beig daudz, nākošais gadu dils beig daudz sēklas. Šis tāds salocījies. Sēklas jāpaņem būs. Kaimiņš. Kāda liela sīpola. Kā jau es iepriekšējā video teicu, šausmīgi priecīgs par sīpolu ražu. Un viņi ir jāņem nost, jo cedāk sapūs. Jāsāk žāvēt. Baigies mitrums ārā. Miziņi jau brūni viņiem ir. Šeit pašā sākumā ir tādi mazāki. Burkāns arī jāpaņem nost būs šodien.
Te daži paliks sēklam. Dažus atstāšu zemē, lai nākošā gadā nav sēklas jāpērk. Varēs vienkārši viņas iesēt. Paskatīšos, būs vai nebūs. Šie ir globāli. Milziņi ritīgi. Tiem, kuriem aug sēklas jau, tos atstāšu. Parādīšu tuvāk. Lieli. Protams, ir arī bišķi mazāki. Tas normāli. Burkāni izskatās diezgan sakrīgi, bet šausmīgi maz. Visus jau esmu apēdis gandrīz. Atlikušie sīpoli. Jāsarauj atlikušie burkāni. Kamēr zeme nav galīgi izkaltus, viņi jau ir jāņem dakša. Jau ir sākuši plaisāt. Nekas, sīkums. Pazi kādu milziņu. Dubultais. Ritīgi, nenormāli rudenīga diena. Un tāda sajūta, ka jau viss vasarai beigas. Kaut gan augusta vidus šodien. Cik nu vidus? 9. augusts. Nā, kā ja jūs redzat, šitās sēklas es atstāju sīpoli. Nākošu gadu sēšu no sēklām. No tām, kas ir paša vāktas. Es prognozēju, ka būs vēl labāka raža. Kāds skaistuls. Tik man palikās burkāni. Šajā vagā es nebiju iesējis burkāns. Nē, šeit man bija pļaviņi. Jā. Šie paliek sēklām ražai. Šie arī dilles. Dilles īstenībā vajadzētu dilles novākt sēklas. Šeit zirņi ir nost. Vecās pupas arī aizvāktas. Kabatas vēl ir palicies.
Bet kabacis, lai aug, es viņu atstāšu sēklām, nākošais gadu gribu izaudzēt visu no savām sēklām. Baigi sanāca. Atradu vēl vienu dobi, kurā ir vēl sīpoli. Šeit arī arbūzi, starp citu, bet šogad arbūzi ārā nebūs, tad viņi jau visi ir jālas principā nost. Tomātiņi kaut kādi ir. Sīpoli redīsiem, bet es nezinu, kā redīsiem šitās sēklas. Kā viņas veidojās? Viņām ir tāds dīvains galvas. Parādīšu tuvāk. Re. Šādi. Redziet? Un man ir aizdoma, ka tur varētu veidoties sēklas, bet iespējams, ka arī nē, jo iekšā ir tāds kā želei. Nav ne jausmas. Gribēju redīs sēklas. Varbūt, ka viņas jau pārauga. Tātad pie sīpoliem. Šitie sīpoli arī ir jau lieli. Ritīgi. Es visu jāņem nost. Šitie kāda šitā šķirni ir, nav ne jausmas. Beigās aizdomas, ka šis arī ir globo. Es nevaru atcerēties, no kā es viņas... Jo man bija 2 šķirnes, bija globo un vēl viena parastie. Kuri ir kuri? Nav ne jausmas, jo man sajuka tie, kas dobēs. Tur ārā, ko es tikko iepriekš novācu, tie bija globo. Tie bija 100 punktu globo. Pēc formas viņi izskatās, ka ir globo. Re, kad sīpoli. Lieli. Ļoti labi. Feini sīpoli. Salāts, starp citu, vēl ir. Vēlreiz atkārtošos šausmīgs, superīgs laiks šodien. Viss smaržo. Viss tāds rudens dārzīgs. Drausmīgi patīk. Būtu man vairāk zeme. Tāda gan būtu krūti. Es man liekas to vien darīt, kā pa dārzu dzīvot. Ja nebūtu uz darbu jāiet. Tīri ar lauksaimniecību nodarboties laikam nav man plāns. Tas tāds tīri hobijs, ko es tagad daru. Pamēģinu, vai man vispār sanāk. Sīpoli man šogad sanāca. Pagājuši gadu nesanāca. Bet šogad ir baigi ok. Tie vēl tīri normāli loki. Forma atšķirās. Šis varētu būt globo, bet šis nē. Šis ir kaut kāds plakanais, bet nav ne jausmas. Arbūs Orange Globe. Tas nebūs. Tur nav varianti. Tos jau es principā var arī bliest ārā. Žēl. Ļoti žēl. Šogad tas pavasars iestājās šausmīgi vēl. Mums pa līgo, pa Jāņiem vēl ārā bija. Cik bija līgo? Man liekas kaut kādi 10-11 grādi naktī. Un lietus gāzi ritīgi, vējš drausmīgs, krus. Ļoti slikti laikapstākļi. Baigi patīk šitās rudenīgās dobas. Pilns ar dillēm, sīpoles sēklas. Šīs sīpoles sēklas noteikti jāatstāja kaut kādu kušķīti. Tāpat kā pārējās jāizrauj ārā. Ļoti maziņi sīpoliņi, es nezinu kāpēc, bet kāds stumbrs, ritīgs koks. Nav nejausmas, kas tā pa šķirni. Jo uzreiz var redzēt, ka šī ir savādāki.
Tad maziņi sēklu galviņas. Šim būs daudz sēklas, jāuzmalc virsū to maisiņu. Redz, šeit tādi maisiņi, parādīšu tuvāk. Viņi ir caurspīdīgi. Es viņus pirku, lai varētu vīnogām uzbāzt virsū, ķekariem. Bet par mazu šiem maisiņiem priekš vīnogām vajadzēja lielāks, bet šīm sēklām viņi ir vienkārši lieliski. Un uzbāzt virsū, lai nepazaudētu sēklas. Ventilācija ir, gaiss viņiem cirkulē cauri, apakšā smuki pievelk. Nesien ciet. Perfekti. Un tad, kad sēklas jau būs gatavs, viņas nobirs. Un nesabirs zemē, viņas paliks maisiņā. Šim maziem arī. Hop. Dīvaini izskatās, man kaimiņš iet garām, un saka, kas tev pa maisiņiem tur. Sēklām baigi forši. Arī tī labi tādu maisiņu. Tā. Šie sīpoli. Šeit kaut kāda paprika vēl. Un te man bija paredzēta arī kivono, bet kivono, loģiski, ka kivono nebūs. Siltumnīca arī šodien bišķiņ jāpadarbojās būs. Te ir arī kaut kādi tomāti. Šeit ir itīgi sagāzušies visi tomāti. Baigā laža īstenībā. Bet tos, ko laukā iestādīja, es baigi neiespringu, jo viņi tāpat neticēja, ka viņi kādi izaugs. Bet kaut kādi ir izauguši. Ķekari ir, bet nav pietiekoši silts laiks, lai viņi forši augtu. Tā, šis sīpols ārā. Redziet, viņš nav tā kā sīpols, viņš ir maziņš šausmīgi. Un aizdoms, ka tas ir tāpēc, ka šeit daudz sēklas, jo viņi ir palikušies no pagājušā gada. Tie, kas izdīga šie pagājušā gadā sīpoli palika zemē. Un tieši tas pats variants, kas tajā otrā dobē, kur ir ļoti daudz sīpolu sēklas. Tāpēc šie, diemžēl, nebūs priekšēšanas. Kaut kādu laiku atpakaļ ieķēru šādu sūknīti uz akumulātoru. Baigi labā lieta. Galā viņam ir tāds tā kā duša. Normāli šļauku uzsprāžu galā. Ar maku. Ielaišu to sūknīt iekšā. Izskatās šāds. Baigi feini. Ērti šausmīgi. Un viņš diezgan labi pumpē. Viņam ir, pasties, cik tālu viņš velk. Baigi skaisti. Viss siltumnīca, visur. Dušiņa. Tālūk. Piepildīšu pilnu mucu. Āboli šogad ļoti maz. Gandrīz nav nemaz. Ir kādām 20 apmēram 30 pakām sulas sanāks šogad. Jā.